Saeimas deputātu vairākums kārtējo reizi noraidīja Saskaņas centra priekšlikumu pareizticīgo Ziemassvētkus iekļaut oficiāli svinamo dienu sarakstā. Opozīcijas deputāti veltīgi cerēja uz Zatlera reformu partijas atbalstu. Uzreiz pēc balsojuma sākās pamatīgas kaislības. Saskaņas centra deputāti vainoja zatleriešus nodevībā. Valdis Zatlers atbildēja, ka saskaņieši kārtējo reizi mēģina šķelt sabiedrību. Vēl pirms divvalodības referenduma Zatlera reformu partijas līderis Valdis Zatlers uzsvēra, ka partija gatava diskutēt par pareizticīgo Ziemassvētku iekļaušanu svētku dienu sarakstā. Cerot uz Zatlera partijas atbalstu, Saskaņas centra deputāti steidzās kārtējo reizi iesniegt parlamentā labojumus svētku un atceres dienu sarakstā. Valērijas Agēšins no parlamenta tribīnes uzsvēra, ka valstī dzīvo aptuveni 372 000 pareizticīgo un vecticībnieku. Viņiem esot svarīgi Ziemassvētkus svinēt pēc sava baznīcas kalendāra 7. janvārī un labāk svinēt svētkus brīvdienā. Mūs pamudināja un pat iedvesmoja arī Zatlera kunga publiski izteiktais atbalsts šai idejai. Mums beidzot jāatzīst tiesības un brīvības, ko cilvēks iegūst jau piedzimstot un saglabā visas dzīves laikā. Zatlera reformu partijas deputāti tribīnē nekāpa, toties Saskaņas centra iniciatīvu asi kritizēja Vienotības deputāts Andrejs Judins. Viņš uzsvēra, ka likumprojekts nav iesniegts tāpēc, lai rūpētos par ticīgajiem. Tā esot tikai politiska spēle. Likumprojekta iesniedzēja mērķis šūpot un šķelt valstīm, radīt nesaskaņu sabiedrībā. Deputātu vairākums arī šoreiz noraidīja Saskaņas centra priekšlikumu. Par likuma izmaiņām nobalsoja visi klātesošie opozīcijas deputāti, gan no Saskaņas centra, gan Zaļo un Zemnieku savienības. Pret bija valdošā koalīcija. Saskaņas līderi nekavējoties pauda sašutumu. Rīgas mērs Nils Ušakovs uzsvēra, Zatlera reformu partija pelnījusi ordeni par divkosību. Skarbus vārdus zatleriešiem adresēja arī Saskaņas centra Saeimas deputāti. Tas nav pirmā reize, kad viņi mūs un būs savus vēlētājus un klausītājus uzmet neizpildus agrāk solītu. Tas bija gan ar valdību, tas bija gan ar slaveniem tankiem, gan šodien. Tikmēr Zatlera reformu partijas līderis atbildēja, ka partijai ir sava iniciatīva ļaut katram iedzīvotājiem izvēlēties vienu brīvdienu pēc saviem ieskatiem. Mans priekšlikums būtu noteikti piešķirt šai dienai atzīmējums dienas statusu, un mēs būtu panākuši uzreiz to, ka sabiedrība saliedējas. Ja tas, ko dara Saskaņas centrs, piedodiet, viņš ceļ sabiedrību, ja, tad grib pretnostatīt vienus otram. Tas, ko mēs gribam, tad konkrēti reformu partija ar savu priekšlikumu, ir, lai katrs kristīgais būs brīvs savā izvēlē. Saeimas kuluāros izskanēja, ka balsojums pret bija valdošās koalīcijas aprēķins. Pēc referenduma gaisotnē koalīcijai svarīgi nepieļaut, ka Saskaņas centra virzītie jūtīgie priekšlikumi gūst vairākuma atbalstu. Guntis Meisters, Ingamārs Stankēvičs, TV3 ziņas.